Jā, vai maziņāk viņi tad vajag? Sveicināti! Mēs esam Saules dārzā, kas ir meža parkā. Un šeit reizi nedēļā sanāk Mazpulka Rīgas klubiņu brīvprātīgiem. Šodien mums arī ir Latvijas Mazpulka priekšsēdētāja Ilze Kļava, kas šajā amatā jau ir 14 gadus un lieliski ar to tiek galā. Kas ir Mazpulka? Mazpulka ir bērnu un jauniešu organizācija, kur Latvijā darbojas jau no Ulmaņa laikiem, bet pasaulē tos pazīst kā 4H klubus. Un Latvijas Mazpulka galveno mērķi 3 vārdos mēs varam izteikt ļoti vienkārši – mācīt bērniem darbu. Ar to arī es esmu aizrausies jau 14 gadus, un sākums bija ļoti interesants, kad es pabeidzu fizmatus un sāku strādāt jaunu 3 skolām, tad Latvijas lauka avīzē parādījās raksts par Mazpulkiem. Un es ieraudzīju Laimas āboliņu lapiņu, 4-daļīgo Laimas āboliņu lapiņu, un sapratu, ka tā ir manējā, jo studiju laikā es vadīju studentu lauksaimnieku vienību Dīva. Un mums bija 3-daļīga āboliņu lapiņa kā simbols mūsu vienībai, kas strādāja lauksaimniecībā. Mēs krāvām sienas Zaubas pagastā un strādājām laukdarbus. Un es tā kā aktīva sabiedriskā darbinieca, pionieru komjaunieta un tam līdzīgi, un arī studentu vienības komandieri sapratu, ka kaut kas ir jādara. Un es esmu ļoti priecīga, ka šajos gados ir izaugusi jau jaunā Mazpulka paudze jaunieši, kas šovakar te ir Saules dārzā. Un mēs kopā organizējam visu Mazpulka dzīvi šobrīd Latvijā. Ja cilvēks ir tik ilgi vadījis šo organizāciju un organizācija ir tikai attīstījusies, tas nozīmē, ka cilvēks ir pareizā vietā, bijis pareizā laikā. Man arī bijuši brīži, kuros es atceros par Ilzi, man liekas, jā, bet viņi arī cīnījās, viņi arī tur gāja, un tad es arī varu. Un es zinu, ja man vajadzēs palīdzību, es paprasīšu un man palīdzēs. Viņa vienmēr visur ir un visu, ko dara, organizēja kaut vai no Saules. Viņa katru nedēļu šeit, protams, nevar atbraukt, bet viss tiek organizēts arī no turienes, zina, kas notiek, kas ir par Mazpulkiem, visi zina par pasākumiem. 110–115 aktīvie Mazpulki pa visu Latviju. Un mēs tagad gatavojamies tūlīt 9. februārī būs Latvijas Mazpulka konferences. Mums ir ļoti bagātīgs projekts gads bijis pagājušais gads. Gan lielais Šveices projekts visu darēs ar prieku, gan arī lielais Mazpulka attīstības projekts, kas atbalstīts no kapacitātes programmas. Par Šveices projektu mēs izstrādājām īpašu programmu Visu daru es ar prieku, kurā piedalījās 30 skolotāji seniori, jo Šveices programma atbalsta īpaši sadarbības ar bērniem un senioriem. Un tā mēs 30 vietās Latvijā atradām skolotājs, kas strādāja kopā ar mazpulcēniem veselu gadu, 4 stundas nedēļā mācījās dažādas lietas, gan rokdarbos, gan savu novadu iepazīšanā, gan tādos kopējos darbos, talkās un pasākumos. Bez tam projektā bija arī 4 lielas vasaras nometnes reģionos, bija arī mūsu rudens pasākumi, kur mēs tirgojāmies ar savu produkciju. Katrā ziņā visi tie 370 bērni, kas bija iesaistīti projektā, pēc izvērtējuma redzam, ka viņi bija ļoti gandarīti un priecīgi, un tikpat priecīgi bija arī skolotāji seniori. Patiesībā Mazpulks ir tur, kur atrodas Mazpulka vadītājs, kur atrodas, es domāju, mūsu gadījumā mums ir tikai 2 vīrieši Mazpulka vadītāji, visas pārējās ir stipras, ļoti radošas, interesantas lauku sievietes. Skolotājs, bet ne tikai skolotājs, kuras saprot, ka bez mācīšanas skolas solā, bez vienādojuma rēķināšanas vai diktātu rakstīšanas bērniem ir dzīvajā situācijā jāmāc strādāt darbu. Un patiesībā mūsu vairāk kā 100 Mazpulka vadītāju vidū ir tādas izcilas Latvijas lauku sievietes, kuras, līdzīgi kā man laimējās tikt pie kristāla kurpītes, es domāju, ka pusi noteikti ir pelnījušas kristāla kurpīt par šo lielisko darbu ar bērniem. Par to, ko mums vajadzētu no valsts, lai Mazpulks attīstītu. Mazpulka vadītājiem pirmkārt jāpatīk idejai, bet mūsu Latvijas situācijā ir jāsamaksā atalgojums Mazpulka vadītājiem, jo viņš strādā ar bērniem jauniešiem no 7 gadu vecuma līdz pilngadībai, un bērnam ļoti būtiskas prasmes māca. Un to nevar darīt brīvprātīgi pie situācijas, ka mūsu algas ir zemes, ļoti zemes algas, un cilvēkam ir kaut kā jāiztiek. Tā kā es esmu par to, ka līdzīgi kā Latvijā interešu izglītībai nauda tiek sadalīta pa
visu Latviju no ministrijas uz pašvaldībām kā mērķa dotācija. Es redzu, ka tāda mērķa dotācija uz pašvaldībām aiziet arī jaunatnes organizāciju vadīšanai. Bet tāpat arī, protams, es redzu, ka liels potenciāls ir mūsos pašos, ka mēs varam meklēt sadarbību ar uzņēmumiem. Ezerkalniņi ir viens labs piemērs, tad mums ir lokālais piemērs Kuldīgas Paduras mazpulkam, kurš sadarbojas ar Amazoni. Un mikro-makro pagājušā gada ļoti labs projekts, kur mēs pētījām dabisko mēslojumu iedarbību uz dārziņiem. Tā kā tas ir noteikti paralēli, bet tam pamatiņam arī šim Saules birojam, protams, ir vajadzīgs pamatatbalsts no valsts, kur arī jau mēs kaut kādā mērā saņemam. Tā jau nav, ka nesaņemam. Bet, protams, ja būtu regulārāk un labāk, tad arī mēs vairāk attīstītos. Jā, īpaši skaistais stāsts ir par sadarbību ar Ezerkalniņiem, kura jau mums ir 7 gadus, un katru gadu mēs izvēlamies vienu kultūru, kuru mazpulcēni audzē. Mazpulcēni audzējuši kāpostus, burkānus, sīpolus, kartupeļus, galdabietes. Pagājušajā gadā mēs izaudzējām 21 tonu dārziņu, un vēl mēs neesam audzējuši ķiplokus, bet pirms 3 gadiem Lilijas selekcionārs Jānis Vasarietis uzdāvināja mums 2 spaiņus šo Latvijas ķiploku, kur ir īpaši ar to, ka viņiem ir ļoti maz daivu. Un tie ir tādi milzīgi, labi, kvalitatīvi ķiploki, kādi Latvijā patiesībā trūkst, jo mēs, ja jūs ieiet vēl ielveikalā, jūs redzat Ķīnas ķiplokus. Līdz ar to mūsu skaistā ideja tagad jau secis mazpulku vadītāji pavairojas diezgan daudz un izplatīs. Mēs esam jau izdalījuši katram mazpulkam 2 galvas pagājušo dienu izdalījām, lai turpina audzēt. Nu, un tad, kad būs pietiekami daudz audzēt, tad mēs taisam biznesu un nododam Ezerkalniņiem jau tādās lielākās platībās. Un mums ir izdota mazpulku vadītāja rokas grāmata pagājušajā gadā projekta ietveros. Linda Strasdiņa bija projekta vadītāja, un te ir 6 mazpulku vadītāju labā pieredze, piemēri no mazpulku vadīšanas. Tā kā tikai aicinu aktīvās Latvijas lauku sievietes kļūt par mazpulku vadītājām.